Sveiciens visiem, jā. Tad mēs atklājam sezonu, jāsaka tā mācību, kad sezonu. Jo ne tikai mēs mācīsimies, jo svarīgi ir mācīties. Svarīgi ir atkārtot. Mēs jau šodien par to runājām. Pirms mēs sākām dievkalpojumu, mums ir, tā kā mēs lūdzam kopā. Un es runāju un teicu, ka svarīgi ir arī Jozuā, pirms viņš arī Mūzus. Tas ir mans uzdevums. Atgādināt, lai cilvēki saprastu un viņi pieņem izdarīt izvēli. Un Jozo saka, man nav ko jūs izvēlēties, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un svarīgi ir izdarīt izvēli šodien, jo mums ir tāda tendence pierast pie lietām un uztvert viņas kā paši par sevi saprotams, ne? Un ieiet kaut kādā rutīnā, un tad mums ir tendence atslābt. Vai Dievs saka, nekādas atslābšanas nebūs, tāpēc, kad tad mums ir tendence pamazināt standarts, pazemināt standarts, piekārties un tā tālāk, jā, un tā. Jo esam pamanījusi, ka cilvēki ir palikuši tik vāji, tas jau vispār ir sarunāšana tikai par šo jauno paudzi, kas aug, bet arī vispār šī paudze ir ļoti vāja. Bet Dievs ir tāds pats, viņš nemainās, jā. Viņa draugie, jūs esat nespējīgi vāji, tad Dievs nav tāds. Viņam vajag stiprs cilvēks un nākas savukārt pār un nākas mainīties, jo, pēc, ka būs vēl grūtāk laiki, un pēdējā laika būs vēl grūtāk laiki. Mums ir jābūt stipriem, jo Dievam vajag stiprs cilvēks, viņam vajag spēcīgus kristiešus, bet tagad mums ir palikuši tādi mīksti, tādi vāji, nespēcīgi. Es skatījos tādu dokumentālās sērijas, un, jūs zināt, Krievijā tundra, un tur ir tāds cilts, kas viņas dzīvos jūtās tādās pārnēsājumās, ja viņi tur gana tos ziemeļbriežus, tur ziemā ļoti augsts klimats, ir kaut 50 mīnus grādu un visu laiku vētras, sniegvētras un puteņi. Un sievietes tur, kur stāvoklī, ja, viņas līdz pat 9. mēnesim, pirms dzemdībām viņas strādā, viņām nav variantu. Un tad, kad viņām pienāk dzemdības, ja, tajā gadījumā tai sievietei bija jābrauc kā uz slimnīcu, bet jo tur var tikai helikopteri nolaisties. Bet viņa tur bija baigā vētra, nevarēja helikopters, un viņai bija jādzemdē tur uz vietas. Un, iedomājieties, sievieti, kas ir no tā tundra, es nezinu, kā tieši tās cilts tur sauc, viņa nevar neraudāt, nekliegt. Tā esot vājuma pazīmē. Un viņa visu to, dzemdībās, tas nenormāli sāps, pacieš, izcieš. Un mūsdienās saka, cilvēki tik vāji, tik nespējīgi palikuši. Un viņi saka, un viņiem nav tādi ārsti, pie kā viņi varētu teikt, viņiem kaut skaiši. Viņi vienkārši ir spēcīgi, viņi ir norūdīti, viņi ir, pēc kā apstākļi mūs norūd. Un arī cerēs, Dievs mūs liek tādos apstākļos, lai mēs būtu spēcīgi, lai mēs būtu norūdīti. Tā kā valsts teica, ko Dievs mīl, to viņš pamāca un pārmāca. Un mēs paši izdaram izvēli, vai mēs pieņemam to vai ne. Un šodien, jauna sezonas sākšanās, 1. septembris, tātad Bībeles skola. Es iesaku ikvienam, tie, kas jau ir šeit, daudz ir gājuši Bībeles skolā, jau zina, bet ļoti labi ir atkārtot. Bet, ja jūs skatāties, ja jūs esat tie, kas skatās, es iesaku jums skatīties katru tēmu, jo tā ir ļoti svarīgi, saprast, izprast, kāpēc mēs to vispār darām. Tāpēc, ka cilvēki nesaprot, viņiem nav mazākās saprašanas, viņiem nav nekādas saprašanas par Bībeli, un tāpēc ir lieliski iespēja mācīties, saprast, ko Dievs grib un Dievu prātu par šīm tēmām. Mēs iesim cauri par katru tēmu, un redzēsim, cik daudz laiks mums aizies. Un, protams, arī bērni paralēli, tad mēs reicinām arī bērnus šeit uz svētdienas skoliņu, kas atsāksies tagad jau šodien. Un arī bērni mācīsies tās pašas tēmas, protams, tikai savā līmenī. Un, jo viņiem, protams, nevar stāstīt to, ko mēs mācām, jo viņiem nav tādas saprašanas. Tā kā aicinām arī bērnus, jo mēs gribam, lai viņi iemācās arī šos pamatus,
Bībeles pamatus saprot un tiešām kāds ir kristietības pamati un arī, ka tas viss notiek arī, lai latviešu valoda tik stiprinātu, jo šī ir latviešu draudze. Lai šie pamati tik stiprināti. Un vēl, protams, arī es aicinu jūs šo sestdienu, katru sestdienu, jau tagad ne, bet, ir 3 sestdienas, mums tagad pasākumi būs. Un tātad septembrī tas būs, kurš 14. 7. 14. un 28. mums būs pasākumi, kur mēs sanākam kopā, kurš pievienoties. Un šo sestdienu tātad mēs aicinām pie mums mājās, 12. būs pasākums, tā kā sezonas noslēgšana ar dažādām spēlēm, gan bērniem, gan pieaugušie, visai ģimenei un arī barbekju. Kā droši pievienojieties, kad ieliks reklāmu, tad jūs noteikti varat uzspiest interesēt, un mēs ar jums sazināsimies. Bet šodien tātad sāksim Bībeles skolu, sāksim pirmo tēmu, un pirmā tēma šajā Bībeles skolā ir radīšanas stāsts. Tātad radīšanas stāsts, pirmā tēma. Jo ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, kā viss ir radies, vai ne? Jūs piekrītat? Jo, ja mēs nezinām, no kurienes mēs nākam, tad kāda jēga vispār? Ja mēs nezinām, kas mēs esam, tad mūsu dzīvē nav jēgas. Ļoti svarīgi ir saprast, kas tu esi, no kurienes tu esi nācis, kāda ir tava dzīves jēga, kāda ir mūsu esamības jēga. Jo, ja mēs esam cēlušies ne no kā, tādā ziņā, ka nekas mūs, ne no kā nekas neceļās, man tā liekas, tad mums nav nekāda jēga vispār. Jo nekas 0 plus 0 ir 0. Nav nekāds jēgas šajai eksistencei. Tā kā Pāvils saka, mēs sēdīsim šodien, dzersim, ja rīt mēs mirsim. Kāda jēga vispār dzīvot? Vai ne? Ja mēs esam cēlušies ne no kā, ne no kā, vai ne? Nekas neko ir radījis. Paši no sevi mēs esam radušies un paši no sevi mēs nomirsim un viss beidzies. Tutu. Tad ir tutu. Bet es ar citot labi tutu, ziniet, ļoti līdzīgs ebreju vārdam, kas ir Bībelē, kas apzīmē nekas tāds tukšums, ebrejiski tohu bohu, tohu bohu. Tohu bohu. Ja? Nekas tukšums. Nekā nav. Jo ebreju valoda ir ļoti tāda bagāta valoda. Bet tātad sāksim ar to. Un tā būs pati pirmā Bībeles grāmata, pirmā mūsu grāmata vecajā derībā. Ja kādam ir noteikti sirds, kur ir pēc šī dievkalpojuma pārlasīt, sākt ar šo grāmatu. Jo vecā derība ir ļoti sarežģīta, ir grūti viņu saprast, bet tieši šo grāmatu sākumu pirmo mūsu ir ļoti laba grāmata, un es iesaku viņu lasīt, pārlasīt un arī iedziļināties, lai saprastu šo jēgu dziļāko. Sāksim ar to, ka mēs noskaidrosim, kas ir Dievs. Ja? Jo kāpēc mēs šeit vispār esam? Ja? Kāpēc mēs šeit vispār esam? Tāpēc, ka mūs ir radījis Dievs. Ja? Tad visu lietu radītājs, visu lietu sākums ir Dievs. Amen? Amen. Un atklāsmes 22.13 saka, Dievs saka, es esmu alfa un omega, es esmu sākums un gals, es esmu pirmais un pēdējais. Dievs ir visa sākums, viņš ir visa gals, viņš ir pirmais un pēdējais, alfa un omega, viņš ir visa sākums un visa gals. Un svarīgi ir saprast to, ka Dievs, ja kāds kurš tad Dievu radīs, ja? Mīļie draugi, Dievu neviens nav radījis, ja? Viņš ir visa sākums un viņš ir visa gals, un īstenībā viņš ir mūžīgs, nebeidzams. Un vispār Bībele saka, ka viņam nav nekādu cilts rakstu, viņam nav ne mātes, ne tēva, neviens viņu nav radījis. Dievs vienmēr ir patstāvējis, viņš ir eksistējis vienmēr. Viņš ir mūžīgs. Un īstenībā viņš ir noteicējis par laiku, viņš ir laiks. Jo pirms Dievs radīja
mūs, radīja pasauli. Viņš radīja laiku, laiks neeksistēja. Laiks eksistē tikai tāpēc, ka Dievs to radīs. Viņš ir laiks, jo mēs dzīvojam laikā, ja, kad mums ir kaut kāda, mēs novecojam, mēs stundas skaitam, mums ir maiņas, gadu maiņas un laiku maiņas. Dievs nav, viņam nav, viņš ir pats laiks, ja. Tas vajag saprast. Un viņš redz pagātni, tagadni un nākotni. Tātad viņš ir laiks, viņš ir visu zināšs un viņa rokās ir gan sākums, gan gals. Viņš neredz tā kā mēs redzam tikai, mēs zinām pagātni, no kurienes mēs nākam, mēs zinām tagadni. Mēs neredzam nākotni, bet Dievs redz visu tādā bildē, kas būs. Viņš ir noteicējis par telpu un laiku, ja? Tātad viņš ir visu esošais Dievs. Tātad ir ļoti svarīgi saprast Dieva izcelsmi, kas ir Dievs un kāpēc viņš vispār, un kā viņš visu radīs. Un ka viņš ir tas, kas nosaka visu, kas ir mūsu dzīvē. Un vēl svarīgi saprast, ka Dievs ir gars. Tātad viņam nav cilvēciska veidola vai izskata. Jo nezinu, kāpēc daudz cilvēki domā, ka Dievs ir kaut kāds vīriņš. Man viens sieviete, es nezinu, laikam viņa bija apdzērusies. Viņa man ierakstīja tādu, message. Dievs tagad kaut ko, viņa tur man kaut kādu hokeju spēli, piemērā, tā kā viena tur spēlē un otra spēlē, un kurš tagad uzvarēs, Dievs sēžot uz malkoju mājas pīpējot un skatoties, ja, un kas tad. Cilvēkiem tāda saprašana, bet Dievs nav, viņš nepīpē, ja. Viņš nedzer, viņam nav ķermenis fizisks, ja. Dievs ir gars. Ja, viņš nav tā kā cilvēks, viņam nav cilvēka veidos. Un gars ebreju valodā ir dvaša vai vēž, ja? Dvaša, vēž. Kā lai saprotam, būtu es to izstāstījuši tā, ka Dievs ir enerģija, kas kustās ar spēku. Ja? Tātad, kas ir vēž? Vēž ir enerģija, kas kustās ar spēku. Kas ir dvaša? Enerģija, kas kustās ar spēku. Tad, kad tu pūt, vai ne? Tā ir enerģija, un tu radi spēku. Ja? Tātad, vēž rada spēku, enerģiju. Un Dievs ir gars, viņš ir dvaša, viņš ir tā kā radoša enerģija, radošs spēks. Ja? Lai cilvēki saprast vienkārši, kas ir Dievs. Viņš rada. Viņš dod dvašu, viņš piešķir dzīvību visam. Un mēs šodien parunāsim par to, ka ir vairākas teorijas par to, kā ir radusies pasaule, un nav tikai, tā ir tā, ko mēs šodien apskatīsim, tas ir, ka Dievs ir radījis pasauli, bet ir vairākas teorijas. Bet, pirmkārt, es pateikšu to, ka tās ir tāpēc viens sauc par teorijām, jo tās nav pierādāmas. Tātad mēs katrs pats izvēlamies, kam mēs gribam ticēt. Ja? Tāpat, kā es to teicu, mēs katrs pats izvēlamies, kam mēs gribam sakot. Ja? Jo nekas, pat ja mēs to sakam, ka tas ir zinātnisks teorija, ja? Kas ir zinātne? Zinātne arī ir balstīta tikai uz kaut kādām aptuvenām lietām, neviens nezina konkrēti, ja? Kā viss ir radies. Bet mēs un pasaule ir dažādi skatījumi uz to, kā viss ir radies, kā ir radusies pasaule, bet ir divi galvenie šie rašanās tā kā, teorijas, un viena no tām ir evolūcijas teorija, ja? Evolūcijas teorija. Un otra tātad ir kreacionisms, tas ir bībeliskā radīšana. Ja? Un ir ļoti svarīgi saprast, kam tu tici, ja? Jo evolūcijas teorija, tātad darvinisms, ja? Vai Big Bang, ja? Ir uzskats, ka ir kaut kas radies. No nekā ir radies kaut kas, kā es teicu, ne no kā ir radies kaut kas. Mēs esam radušies ne no kā. Nekas ir radījis kaut ko, ja? Vai nekas,
tā grūti, ja? Tātad mēs esam radušies, ja? Kā no kaut kādas šūnas, no nekāda, noticis liels sprādziens, miljardiem gadu. Un tad ir no šīs vienas kaut kādas šūniņas sākuši veidoties daudz, un tad tur sāk tādi jūras dzīvnieki, un tad tā, un tad bērkeķi, un tad mēs. Iespējams, ka kāds tam tic, bet tad kāda vispār jēga dzīvē? Ja tu esi cēlies no mērkeļa, tu esi vienkārši radies. Tā, nekas no tevi, tu esi vienkārši no kā radies, nekas tu esi. Un šeit elpo, un rīt tu mirsti, un viss tā dzīve beidzas. Tā būtībā ir evolūcijas teorija. Mēs bijām nesen šajā vasarā Londonā, un tur ir tāds muzejs, vesels muzejs, ja? Zinātniskais muzejs, kurā tieši ir viss ļoti uzskatām un skaisti par to, kā ir dažādas sugas radušās. Ja? Kādi ir pirmie cilvēki tur. Pirmie cilvēki pēc evolūcijas teorijas ir bijuši no mērkeļa. Ja? Un viņi ir bijuši tādi primāti, primitīvi. Ja? Tad augšā tur ir vairāk jau tāds, kur ir par Big Bang. Ja? Tad bija lielais sprādziens. Ja? Radās sākumā dažādas planētas. Pēc tam Zeme apdzisa. Nezinu, kāpēc Saule neapdzisa. Ja? Bet Zeme apdzisa, un tad tur sākās visādas tur lietas notikt. Un tas ir miljārdiem gadu pagājis, tur 4,5 miljards gadu veca Zeme ir. Un pamazām visādas evolūcijas teorija, tad saka, ka evolūcijā ir evolūcijais šīs šūnas un izveidojušies dzīvnieki, cilvēks. Bet kāpēc vispār šāda teorija? Kāpēc cilvēki tic tādai teorijai un pieņem tādu? Kaut gan es zinu, ka man dēls, ja viņš skolā arī, tas ir skolā, to māca skolā, kad es gāju skolā, to mācīju, Dāņu teoriju mācīju skolā. Kad mans dēls tagad iet skolā, viņam arī māca Big Bang. Un ziniet, ir ļoti interesanti, ka lielākā daļa, man liekas, ja ne visi studenti netic tam, ne? Viņi netic tam. No pusi. Pusi, jā, Gabriels saka, pusi uz pusi. Pat nezinot, ja viņi netic tam, ka cilvēks ir cēlies šādā veidā. Jo, kāpēc ir radušās tādas teorijas? Lielāko daļu šī teorija atbalsta cilvēki, kur netic, ja tad ir ateisti, un ar ko var izskaidrot. Visticamāk, cilvēks varbūt ir apvainojies uz Dievu, kas bieži vien notiek. Un kā mēs zinām, šīs teorijas izgudrotājs ir Darvins, kurš, starp citu, arī, ja mēs pastudējam viņa vēsturi, viņš ir studējis teoloģiju. Tātad viņš ir nācis no kristīgas ģimenes, viņš ir studējis teoloģiju. Bet viņa dzīvē notika bieži tāda traģēdija, viņš pazaudēja savu meitu, un visticamāk pieņēmums ir tas, ka viņš ir apvainojies uz Dievu, jo mēs bieži vien nesaprotam, ko Dievs dara, kāpēc tādas lietas notiek mūsu dzīvē. Un līdz ar to mēs apvainojamies un mēs sākam noliegt eksistenci, ka Dievs eksistē, un mēģinam atrast citu veidu, un ļoti bieži vien no tā rodas kaut kādas teorijas. Un tātad šīs teorijas atbalstītāji lielākoties ir ateisti cilvēki, kuri netic Dievam, kuri visu redz tikai fiziskā plāksnē. Bet ir ļoti daudz lietas, ko tu nevari izskaidrot tiešām. Un tiešām tad arī šī dzīvē nav īsti jēgas, vai ne? Ja mēs esam radušies tādā veidā, kā to pasniedz evolūcijas teorija. Un tad otrā tēma, un otrā teorija, ja, tātad, kas ir tā kā kreacionisms, tātad bībeles kā radīšana. Un es nevaru teikt, ka tas ir zinātniskā teorija, tāpēc, ka viņi nav pierādām. Vispār ļoti daudz, kas bībelē ir, tas ir pārdabisks. Tas ir kaut kas tāds, kas cilvēkam nav saprotams. Ir daudz, kas ir zinātnē balstīts, bet ļoti daudz, kas ne. Un kas nav arī pierādāms. Bet tā galvenā doma, ka visu ir radījis augstāks spēks. Ka visu ir radījis augstāks spēks, kad visam ir radītājs. Kad nav ne no
nekas kaut ko radījis, bet ka ir augstāks spēks. Tāpēc, ka tas viss, ko mēs redzam apkārt, viss, ko mēs redzam šī pasaulē, viss, ko mēs redzam, tas ir tik sarežģīts uzbūve, tik sarežģīti, dažādas sugas, dažādi, jo pat Bībele saka, ka Dievs nav apslēpts, viņš ir visiem redzams. Un ja tu saproti šo pasauli, kaut vai nedaudz, tu saproti, ka nekas šeit nav tik vienkārši, kas būtu pats no sevīm radies, pats no sevis. Bet, ka tas viss ir radītājs, jo visu, ko arī mēs darām, mēs radām, un visu, ko mēs redzam, kāds ir radījis. Pat cilvēks, visu to, ko tu redzi šeit, tas ir kāds to ir darījis, kāds to ir radījis. Nekas pats no sevīm nav noticis. Nu, pieņemsim, ja būtu ūdens tiltne slēgtajā. Slēgt ūdens tiltne. Un vai iespējams slēgtā ūdens tiltnē, kur nekas nav, rasties kaut kas, ja tur neielaiž kādu ciltiņu vai neielaiž kādu organismu vai kaut kas. Ne. Nekas nevar rasties tā vienkārši. Tā kā mums vajadzētu par to padomāt, ka visam ir kaut kāds cēlonis, un ka ir radītājs, ir dizainers, ir mākslinieks, ir kāds, kas mūs ir veidojis. Nu, vienīgais, ka bija, ja es teicu, ka šis darwinisms, evolūcija ir tas, ka tas ir miljardi gadi, tad bībeliski sanāk, ka tie ir mazāk kā 10 000 gadi. Kā tas neiet kopā ar zinām. Bet šodien mēs parunāsim tātad, kā tad notika šī radīšana pēc bībeliskā, šī te stāsta. Un sāksim tad ar 1. Mūzus 1 līdz 2. Un kas tur rakstīts? Kā notika radīšana, Kas notika? Kā un kas notika? Un šeit ir rakstīts, tātad iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās par ūdeņiem. Un ļoti svarīgi ir saprast to, kas šeit ir rakstīts, ka Dievs radīja debesis un zemi, bet ka zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem. Lai jūs labāk saprastu, tad iedomājieties, ka Dievs neradīja zemi tādu, kādu mēs viņu šodien redzam, bet bija hauss, bija tumsa. Tas ir tas, ko Bībele saka. Un šeit nav runa tikai par zemi, kā zemi, kur mēs dzīvojam, bet šeit runa arī par debesīm, tad arī par kosmosu, arī par, jo ir 3 debesis, ir mūsu debesis, ir šis kosmos, šī telpa, un tad ir tās debesis, kur Dievs dzīvo. Tātad Dievs ir visa radītājs, tātad kosmos radītājs, visu izplatījumu radītājs. Bet sākumā bija hauss. Zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās par ūdeņiem. Tā kā jūs teicat, Dievs ir gars, un viņš lidinājās un skatījās. Ir tums, ir hauss, ir bardaks. Un kas tad ir tumsa? Kas ir tumsa? Kāds zina, kas ir tumsa? Gaismas nesnība. Tumsa ir gaismas nesnība, tieši tā. Jo zinātniski nav tāds termins, kas apgaismo, pateikt, kas ir tumsa. Nav. Tumsa ir vienkārši gaismas neesamība. Tumsa ir tad, kad nav nekas. Kad ir hauss, kad nav nekas. Tad nav dzīvības, nekā nav. Vienkārši nekā nebija. Bija tumsa, bija hauss. Nekā nebija. Un kas notika tad? Kas notika pirmajā dienā? Ko Dievs darīja? Ko Dieva gars darīja? Un tālāk ir Mūzus, tātad 1, 3 līdz 5.
Un Dievs sacīja, lai top gaisma. Dievs sacīja, lai top gaisma. Un gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu diena, un tumsu nosauca nakti. Tapa vakars un tapa rīts. Pirmā diena, tātad viena diena. Pirmā dienā Dievs radīja gaismu. Tātad paklausieties, Dievs neradīja sauli, Dievs neradīja mēnesi, Dievs neradīja zvaigznes, Dievs neradīja, viņš radīja gaismu. Jo pirms tam gaismas nebija. Tāpēc, ka Dievs ir gaisma. Kā jūs teicu, viņš ir enerģija, viņš ir šis spēks, kas darbojas, ja? Radošais spēks, gaismas spēks, dzīvības spēks, kas dod dvašu un dzīvības. Un skatieties, no kā Dievs radīja. No nekā? Ar vārda spēku. Nekā nebija. Dievs teica. Lūdzu, ka Jāņa evaņģēlijā ir teikts, ka iesākumā, kā arī mēs dziedām šī dziesmā, iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dieva. Un Dievs, ja, radīja caur šo vārdu. Dievs izteica, Dievs radīja. Ar ko? Ar vārdu. Tātad ne no kā viņš radīja, ar savu vārdu, ar savu spēku, ar savu enerģiju. Bet kā jau es teicu, hauss nevar pats par sevi no kaut ko radīt, tāpēc, ka tas ir hauss, tā ir tumsa. Tad nav nekā neeksistē. Un ja mēs pieņemam, ka nekas ir no nekā radno, ka nekas kaut ko ir radījis, vai nekas ir, ja, tad tas nav iespējams. Bet ja ir radītājs, ja ir enerģijas avots, tad ir iespējams, ka no kā ir kaut kas radies. Ar spēku Dievs, ar savu mutes spēku, jā, ar lūpām. Te nav rakstīts, ka viņam ir lūpas, jā, bet vārds. Viņš teica vārdu, viņš teica, lai to. Un tapa, jā. Viņš piešķīra gaismu, tad pirmo Dievs radīja gaismu, un viņš nošķīra. Dievs vienmēr ieved visu savā kārtībā. Dievs ir kārtība. Viņš dod visam savas robežas. Un viņš piešķīra un nošķīra tumsu no gaismas. Kāpēc? Tāpēc, ka tumsai ir gaisma nav nekas kopīgs. Viņš nodalīja, viņš nošķīra. Un tā bija pirmā diena. Viņš teica, lai to. Lai to. Un nākošajā dienā, tā bija pirmā diena, nākošajā rakstvietā, 1. Mūzes 1:6-8. Tad Dievs sacīja, lai top velve ūdeņu vidū, kas lai šķir ūdeņus no ūdeņiem. Un Dievs radīja velvi un šķīra ūdeņus, kas zem velves, no ūdeņiem virs velves, un tā tapa. Un Dievs nosauca velvi par debesīm. Un tapa vakars un tapa rīts 2. diena. Tātad, kas notiek 2. dienā? 2. dienā Dievs rada atmosfēru, un viņš nošķir šo ūdeņus, jo tur ir rakstīts, ka tur bija tumsība, un nozīmē, ka zemi klāja ūdeņi. Nebija zemes kā tāds, bija planēta ar ūdeņiem. Un viņš nošķīra un radīja atmosfēru, tātad debesis ir atmosfēra, kurā mēs spējam eksistēt un elpot. Tad viņš radīja skābekli, viņš nošķīra, atdalīja atmosfēru no ūdeņiem, kas ir apakšā. Jo kas ir augšā? Tie ir ūdeņi, kas sakrājas un līdz lejā, vai ne, mākoņi. Tad viņš nošķīra, viņš to visu nodalīja. Un deva iespēju eksistēt, radīt dzīvību. Jo mēs nevaram. Bez skābekļa mēs nevaram, mēs nomirtam. Cilvēks nevar eksistēt bez skābekļa.
Tātad 2. dienā Dievs radīja tieši šīs debesis, ko mēs pazīstam, atmosfēru, un nošķīra to. Un tā pa vakars un rīts 2. diena. Nākošais, 3. diena. 1. Mūzus 1:9-13. Tad Dievs sacīja, lai saplūst vienkopus ūdeņi, kas zem debesīm, tātad ūdeņi, kas ir zem debesīm, kas sausums taptu redzams. Un tā tapa, un Dievs nosauca sausumu zeme, bet ūdeņus krājums nosauca jūra. Un Dievs redzēja to labu esam. Tātad Dievs, ko dara? 3. dienā viņš nošķir ūdeņus, kas bija palikuši uz zemes, un tapa redzama sauszeme, un tapa izveidota jūra. Un Dievs redzēja to labu esam. Tad Dievs sacīja, lai zeme izdod zāli. Zāli un augus, kas sēklu nes, un augļu kokus, kas augļus nes pēc savas kārtas, tam, kam sēkla sevī virs zemes. Un tā tapa, un zeme izdeva zāli un augus, kas savu sēklu nes pēc savas kārtas, un kokus, kas augus nes, kam sēkla sevī pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam, un tapa vakars, un tapa rīts, 3. diena. Un šeit mēs varam redzēt, ka Dievs radīja šo floru, faunu, kas ir zāle, kas ir koki, un, kas ir svarīgi saprast, kas arī neiet kopā ar evolūcijas teoriju, tātad Dievs jau radīja visu pēc savas kārtas. Viņš radīja jau dažādus kokus ar dažādu sēklu. Un tad Dievs redzēja to labu esam. Un tāpat vakars un rīts 3. diena. Kas notiek 4. dienā? 1. Mūzus 14:19. Un tad Dievs sacīja, lai top spīdekļi debesu vēlvē, lai šķirtu dienu no nakts, un lai ir par zīmēm un laikiem un dienām un gadiem. Un tie, lai ir par spīdekļiem debesu vēlvē, gaismot pār zemi, un tā tapa. Un tad Dievs radīja 2 lielus spīdekļus, lielāko spīdekli, lai valdītu dienu, un mazāko spīdekli, lai valdītu nakti, un zvaigznes radīja. Un Dievs tos lika debesu vēlvē, lai tie apgaismo pār zemi, un valdītu dienā un naktī, un lai šķirtu gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja to labu esam, un tapa vakars, un tapa rīts, 4. diena. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast, kā es teicu, Dievs vispirms ko radīja? Gaismu. Un tikai 4. dienā viņš radīja spīdekļus, kā sauli, kā mēnesi un kā zvaigzni. Ja mums te bija neformālais pasākums, un vīrs uzdeva jautājumu, kas ir, vai tev patīk būt tumsā, vai ne? Un jā, man patīk nakts un tā, bet ruļa nav par nakti. Naktī mums vienalga ir spīdekļi. Mēnesis un zvaigznes ir spīdekļi, kas apgaismo nakti. Tumsa, kas ir aprakstīta Bībelē, tā ir hauss un tumsa, kur nav pilnīgi nekādu spīdekļu, kurā nav gaismas. Tāpēc nevajag jaukt, nakts nav tumsa. Nakts ir tā, kurā mums ir spīdekļi, kur mums ir, kas mūs apgaismo, ko Dievs mums ir devis. Un saule, zvaigznes un mēnesis tie ir spīdekļi, ko Dievs ir devis, lai apgaismotu pasauli, un lai tie būtu par zīmēm un laikiem un dienām un gadiem. Jūs saprotiet, ka pirms, kā jūs teicat, Dievs visu radīja, nebija laika. Laiks ir radīts tikai tad, kad Dievs radīja pasauli. Un tātad mēs dzīvojam laikā, un lai mēs saprastu, kā tas viss notiek. Dievs ir devis spīdekļus par laika noteicējiem. Ja? Saule, mēnesis, kas mainās sezonas, ka mainās diena, ka mēs zinām, ka ir diena beigusies, ka jauna diena iesākās. Kad viņi ir
tikai laika rādītāji. Jo ļoti daudzās tautās, un vēl joprojām cilvēki pielūdz mēnesi, sauli un zvaigznes. Un piešķir viņiem kaut kādu jēgu. Viņi domā, ka zvaigznes, piemēram, horoskopiem, ja tas viss ir zvaigznes, nosaka mūsu dzīves. Numeroloģija vai vienalga kā citi, kas ir saistīts ar zvaigznēm un planētām, nosaka tavu dzīvi, nosaka tavu likteni. Bet tas nav bībeliski, jo bībelē ir rakstīts, ka zvaigznes, mēnesis un saule ir noteicēji tikai ka tie ir tikai rādītāji, kas nosaka rāda laiku. Nevis mūsu likteni. Mūsu likteni nosaka Dievs. Tā kā ļoti svarīgi saprast, ka saule un mēnesis mums ir doti par laika rādītājiem, lai mēs zinātu, ka ir vakars, diena, kad mainās sezonas, bet ne, lai noteikti mūsu dzīves. Ļoti svarīgi saprast. Tātad tā bija 4. diena. 5. diena. 1. Mūzus 1, 2, 20, 23. Tad Dievs sacīja, lai ūdeņos muģu dzīvu radījumu pulki un putni, lai lido pār zemi, pār debesu velvi, un Dievs radīja lielu jūras zvērus un visus dzīvus radījumus. Redziet, īpaši izcels un pieminēts ir tas, ka Dievs ir radījis lielus jūras zvērus, kas rāpo, un visu dzīvu radījumus, kas rāpo un pulkiem muģ ūdeņos pēc to kārtas. Un atkal te ir rakstīts, ka Dievs visu radīja pēc to kārtas, viņš jau ir radījis visu pēc kārtas. Tā kā nav notikusi evolūcija, bet ir viss radījis Dievs. Ikvienu pēc to kārtas, ikvienu spārnainu putnu pēc savas kārtas, un Dievs redzēja to labu esam, un Dievs svētīja tos sacīdams, vaistojieties un vairojieties, un piepildiet ūdeņus jūrā un puti, lai vairojas virs zemes, un tā pa vakars, un tā pa rīts 5. diena. Tātad Dievs jau visu radīja pēc savas kārtas, viņš deva katram dzīvniekam, katrai radībai savu kārtu. Viņš svētīja viņus un Dievs spēja vairoties. Bet, ja mēs redzam Bībelē, tad viss tiek radīts pakāpeniski, tātad no zemākā uz augstāku. Un visas radības kronis ir kas? Cilvēks. Tātad zemāk ir zāle, koki, pēc tam ir putni, rāpuļi visādi, zivis. Ja jūs ievērojat, kā Dievs rāda, visu pēc savas izcels, pēc kārtas. Bet viss radības kronis ir cilvēks, jo cilvēku viņš rada pašvadījās. Tātad tā bija 5. diena, kad Dievs radīja visus jūras zvērus, visus dzīvos radījumus, kas rāpo. Tātad viss, kas dzīvo jūrā, viss, kas tātad lido, putnus, un visu viņš redzēja labu esam. Nākošais, 6. diena. 1. Mūzus 24.3. Tad Dievs sacīja, lai zeme izdod dzīvus radījumus pēc viņas kārtas, lopus, rāpuļus, zemes zvērus pēc viņa kārtas. Un tā tapa. Un Dievs radīja zemes zvērus pēc viņu kārtas un lopus pēc viņu kārtas un visus rāpuļus pēc viņu kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam. Tātad 6. dienā Dievs rada tātad zemes lopus, tad ir iedalījums lopos un zvēros un rāpuļos. Jau notiek iedalījums, tātad nav evolūcija tiek apzīmēta, jo šeit jau ir iedalījums, jo viss ir iedalīts par savām
šādos tātad lopi, rāpuļi un tā tālāk. Zvēri. Bet kas vēl notiek 6. dienā? Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Kā jūs teicat, 6. diena, tātad zeme tika radīts 6 dienās. Ja? Tātad 6. diena radības kronis tiek radīts cilvēks. Tiek radīts cilvēks. Pēc Dieva līdzības un pēc Dieva tēla. Lai darītu ko? Lai valdītu par zivīm jūrā, par putniem gaisā, par lopiem, par visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu, pēc Dieva tēlu viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem augļojieties, vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet par zivīm jūrā, par putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo par zemi. Un Dievs sacīja, redzi, es jums esmu devis visus augus, kas nes sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas augus nes, kam sēkla sevī, tie, lai jums būtu par ēdamo. Bet visiem zemes zvēriem, visiem putniem gaisā, visiem rāpuļiem, kas rāpo par zemi, visu, kam dzīve, es dodu visu zaļo zāli par barību un tā tapu. Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija radījis, un redz, tas bija ļoti labs, un tā pa vakars, un tā pa rīts, tātad 6. diena. Tātad 6. pēdējā radīšanas diena, kurā Dievs rada cilvēku. Un pats galvenais, ar ko šeit cilvēks ir izcelts īpaši, ir tas, ar ko viņš atšķirās no visiem lopiem, ar ko viņš atšķirās ar visiem, ko Dievs iepriekš radīja, ir tas, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības un pēc Dieva tēva. Un ļoti svarīgi saprast, ar ko tad cilvēks ir līdzīgs Dievam. Ar ko cilvēks ir līdzīgs Dievam? Un kā jau es teicu, tas nav saistīts ar fizisko līdzību. Ja? Jo mēs arī vēlāk parunāsim par to, ka šajā pirmajā stāstījumā rakstīts, ka Dievs radīs sievieti un vīrieti. Bet otrajā stāstījumā, tie 2 dažādi stāstījumi, otrajā nodaļā ir stāstīts nedaudz savādāks, kad sievieti tika radīta no vīrieša. Bet svarīgs ir tas fakts, ka mēs esam radīti pēc Dieva līdzības un pēc Dieva. Ja. Un sieviete ar vīrieti ir radīti vienlīdzīgi. Ja. Tātad ļoti svarīgi. Nevis dzīvums nosaka, bet Dieva tēls. Ja. Un ar ko tad ir cilvēks līdzīgs Dievam? Tātad tas nav saistīts ar fizisko izskatu vai ar dzīvumu. Pilnīgi galīgi ne. Tātad pirmais, kas ir cilvēkam dots, kas ir tas pats, kas Dievam. Tātad Dievs ir mūžīgs, kā es teicu, viņam nav sākuma gala. Un arī cilvēks ir mūžīgs. Tātad mums ir ļoti svarīgi saprast, kad mūsu šī fiziskā nāve iestājas, ja, fiziskā nāve, par ko mēs arī nākošajā nodarbībā runāsim, par to, kā notika, kāpēc cilvēks viss, jo Dievs šeit nebija ieplānojis, ka cilvēkam būtu jāmirst. Cilvēks radīts mūžīgs, tāpat kā Dievs. Tā nāve, tās ir grēksāks. Un tad arī cilvēks ir mūžīgs, ja? Kāpat kā Dievs ir mūžīgs. Un tad, kad cilvēks nomirst, kad viņš atnāk savu fizisko ķermeni, tad cilvēka gars nekad nenomirs. Dvēsele nekad nenomirs. Jo cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Tāpēc ir ļoti svarīgi izdarīt izvēli šeit, kamēr mēs esam. Mēs ļoti daudz runājam šeit par izvēlēm. Kam tu piederēsi? Kur tu pavadīsi savu mūžību? Vai tu būsi kopā ar Dievu? Vai tu būsi šķirts bez Dieva? Tāpēc, ka Dievs ļoti konkrēti nošķīra tumsu no gaismas. Viņš ļoti konkrēti nodalīja, kas ir kas. Un arī šodien Dievs uz mums runā, viņš runā uz jebkuru, un viņš liek katram izdarīt izvēli un pieņemt pareizo lēmumu, kam tu gribi piederēt, kam tu gribi kalpot, kam tu gribi sekot. Ja tu esi Dieva radījums, tu neesi tums radījums, bet Dievs ir devis arī nākošo lietu, par ko es gribu teikt, ar ko Dievs mums ir atveltījis, ar brīvo gribu.
ar brīvo izvēli. Un tātad Dievs, ļoti bieži cilvēki vaino Dievu, ja, par to, ka kāpēc viss ir tā un tā. Jo tad, kad mēs varam lasīt Bībelē, Dievs radīja un redzēja visu labu esam. Ja. Tātad šī pasaule, kas notiek šeit, viss šeit sāpes un ciešanas un dažādas kroplības un tā, tas nav no Dieva. Tās viss ir grēks seklas, jo tad, kad Dievs radīja, viņš neradīja kaut ko kroplīgu, viņš neradīja kaut ko sliktu, viņš redzēja visu labu esam. Viss bija labs, viss bija super, viss bija skaisti, viss bija ideāli. Jo Dievs neradīja, kā jūs teicu, kaut ko mēs redzam šobrīd. Pavisam savādāk pasaulē. Bet Dievs cilvēkam iedeva brīvo gribu. Tātad viņam ir tiesības izvēlēties. Tātad Dievs iedeva cilvēkam atbildību par sevi, bet ne tikai par sevi, bet arī par savu dzīvumu tālāk. Un jā, varbūt kādam liekas, cik netaisni, ja? Pirmais cilvēks kļūdījās, tad mums visiem jāatcer. Bet Dievs iedeva atbildību. Dievs ir arī mums iedevis atbildību. Par mūsu dzīvi mēs atbildam, katrs par savu dzīvi. Mēs atbildam par savām izvēlēm. Un ja mums ir šeit tāda dzīve, kāda mums ir, tad mums galīgi un absolūti nav neviens cits kā vainot, kā tikai paši sevi. Jo viss, kas mūsu dzīvē notiek ar mūsu izvēlēm, vai pareizām vai nepareizām. Trešais, ko Dievs, kāda cilvēka līdzība ar Dievu, viņš spēja tāpat kā Dievs radīt. Jo Dievs teica, vairojoties un augļojoties, bet tas ir fiziski. Nav nekāda māksla, tas ir fiziski, arī dzīvniekiem viņš to paši teica. Bet es runāju par radīšanas spēju, tātad radīt no nekā kaut ko. Ar vārda spēku Dievs radīja pasauli. Un arī mums ir spēja radīt, tāpat kā Dievam. Tātad ir ļoti svarīgi, ko jūs domājat, un ir ļoti svarīgi, ko jūs runājat, tāpēc, ka jūs ar savu muti radat. Un arī Bībele saka, ka mēs varam vainu iznīcināt vai pacelt. Ja? Tātad mums ir dots spēks ar savu mutes spēku radīt. Un mēs paši izvēlamies, ko mēs gribam radīt. Nākošais vārds. Viņš cilvēkam iedeva autoritāti, varu. Autoritāti. Jo, ko viņš teica? Tātad radīsim cilvēku pēc mūsu līdzības, lai tie valda. Tātad cilvēks ir unikāls ar to, viņš ir radības kronis un unikāls ar to un līdzīgs Dievam, lai radītu un lai valdītu par to, ko viņš ir radījis un ko Dievs radījis. Tātad Dievs deva cilvēkam spēju valdīt. Un ļoti daudz arī, kāpēc tas un kāpēc šis un kāpēc tas un kāpēc šīs zemes. Zeme ir tāda, kā cilvēki to ir izveidojuši, kā viņi valda par šo zemi. Un īstenībā Dievam nav nekādas tiesības iejaukties tajā, jo viņš ir šo tiesības nodevis cilvēku. Tātad piemērs, ja tev ir mašīna, un tu izdomā, kādam viņu uzdāvināt, tu viņam nodod šo īpašumu, tu paraksti dokumentus, tu viņam nodod uzdāvinu. Tev vairs nav tiesības, ne? Tu esi atdevis savas tiesības kādam citam. Un Dievs radīja debesis, viņš radīja zemi, viņš radīja visu šo speciālu un ielikt cilvēku, lai viņš valdītu. Un viņš arī teica, vairojieties, augļojieties un piepildīt un pakļaujiet sev zemi. Pakļaujiet. Bet redziet, cilvēks izmanto šo valdīšanu, šo varu, ko Dievs viņam ir devis, nevis, lai valdītu tādā veidā, kā Dievs to bija devis. Jo Dievs arī valda, bet viņš valda mīlestībā. Viņš nemelo, viņš ir patiess, viņš ir taisnīgs, viņš ir visu vietu radītājs. Bet cilvēks valda, jo valdīšana tā nav
valdīšana iznīcībā, kā Dievs to bija domājis, bet valdīšana, pārvaldīšana mīlestībā, vadīšana, radīšana, augļošanās, vairošanās, tātad viss bija domāts tikai uz labu. Bet viss ir aizgājis pavisam uz sliktu, vai ne? Jo vienīgais, ar ko cilvēks šobrīd nodarbojas, ir uz sevis iznīcināšanu. Un vienīgais, uz ko šī pasaule iet, ir uz sevis iznīcināšanu. Un ne jau tāpēc, ka Dievs tā gribētu, bet tikai tāpēc, ka Dievs šo autoritāti un šo varu devis cilvēkam. Mums ir jāsaprot, cik ļoti daudz mums ir dots. Jo, ja mēs skatāmies šī radīšanas stāstā, tad jums ir jāsaprot, cik svarīgi, kas jūs esat. Tāpēc es arī pašā sākumā teicu, ir svarīgi saprast, kas tu esi. Jo, ja tu sapratīsi, jo vienīgais, ar ko Sātans šī laikā nodarbojas, ir, lai tu nesaprastu, lai tu dzīvot kaut kādā, jo atklāsim ļoti svarīgi, ja tu sapratīsi, kas tu esi, kāda vara, kāda autoritāte tev ir dota uz šīs zemes, tad tava domāšana, tava uzvedība, un tev viss mainīsies. Bet nākošajā šī te mēs ieskatīsimies, jo būs ļoti interesanti par to, kā notika grēkā krišana un kā cilvēks pazaudēja. Ja cilvēks ir atdevis savu varu, savu autoritāti Sātanam. Un kāpēc tas notika? Un tātad Dievs sacīja, redzēs jums devis visus augus, kas nes sēklu, kas vien zemes virsū, un visus kokus, kas nes augļu, kam ir sēkla, lai tie jums būtu par ēdamu. Un visas zemes zvēriem, visiem putiem gaisā, visiem rāpļiem, kas rāpo par zemes virsu, kam dzīves dod visu zaļo zāli par barību. Tātad, mīļie draugi, jā, ļoti svarīgi, kāds man var piekrist, kāds man var nepiekrist. Man jau arī pilnīgi vienalga. Tas ir Bībelē rakstīts. Sanāk, ka cilvēks pirmais bija vegāns. Un dzīvniekiem nekad nav bijis nodoms vienu otru galināt un ēst, ka tikai ēst zāli. Arī viņi bija vegāni. Jo, ja Dievs būtu radījis tādu pasauli, kā mums šobrīd, nu, tas ir ļaunums. Jo nogalināt, tas ir ļaunums. Nekad Dievs to nav paredzējis. Viss tas ir grēks seks. Un tātad, kas arī tas beidzamais, ko es gribu kāds, ar ko cilvēks ir līdzīgs, tātad Dievam ir tas, ka viņā mīt daļa no Dieva gara. Tātad Dievs, kad radīja cilvēku, ja, tas ir arī otrajā stāstījumā, ja, viņš iedvesa viņā elpu. Tātad cilvēka miesa bez Dieva gara ir tikai miesa, pīši. Jo ir rakstīts Bībelē, ka Dievs radīja cilvēku no zemes, no pīšiem. Tātad cilvēks bez Dieva gara ir tikai pīši. Viņš nav reāli dzīvs, jo elpu, garu, dvēseli, to Dievs šo garu, šo dzīvību, kas ne jau tikai fizisko dzīvību, es nerunāju tikai par fizisko dzīvību, mūžīgo dzīvību. Tad Dievs ir iedvesis cilvēkā šo elpu, kas ir darījis cilvēku dzīvu, kas ir ļoti svarīgi. Tātad mūsos ir daļa no Dieva. Mūsos ir daļa no Dieviem. Kas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Jo bez Dieva gara tu esi tikai veidos, tikai pīši. Kas notika? Tātad Dievs radīja zemes 6 dienās. Un ko es gribu šeit piebilst? Ja? Ļoti svarīgi fakts. Ko saka arī Bībele? Jūs varat, kā jūs teicu, mēs katrs izvēlamies, kam mēs gribam ticēt. Ja? Un tas viss ir arī darvinisms īstenībā, un viss bija bēng, un viss. Tas ir teorijas. Nebaudīt savus par teorijām. Bet šī ir bībeliskā. Šī ir bībeliskā radīšana, ja? To, ko saka Bībele. Ko saka Dieva vārds. Un šeit viss rakstīts primitīvā veidā, ja? Tā kā cilvēks tajā laikā redzēja, viņš saprata to tā, viņš arī ir aprakstīts. Bet kas ir svarīgi, kad Bībele saka, ka Dievam viena diena ir kā 1000 gadi. 1000 gadi kā viena diena. Un, ja mēs redzam, ka tā ir pirmā diena, ja? Dievs arī to pirmā diena. Tad šī pirmā diena var būt arī 1000 gadi. Šī pirmā diena var būt 10 000 gadi.
Un šī pirmā diena varbūt arī miljons gadu. Tātad mēs nezinām. Mēs tikai varam spriest pēc to, ko saka Bībele, bet tā kā laika nebija pirms tam, tad šis laiks vēl bija izplūds. Tā kā mēs nezinām, cik reāli Dievam aizņem šī radīšana. Bet šeit tās ir 6 dienas, bet kā jūs teicu, Dievam viena diena, varbūt arī 1000 gadu un vairāk. Tātad, jo laiks pirms tam neeksistēja. Un kas notika 7. dienā? 1. Mūzus 21, 1-3. 2. Tā 1. Mūzus 2, 1-3. Tā tika pabeigts debesis un zeme un visu to pulki. Tātad Dievs 6. dienā pabeidza visus debesis, zemi un to pulkus. Pulki. Jo tāpēc, kad paralēli tam, kad Dievs radīja arī zemi, viņš radīja arī garīgo pasauli. Un ļoti daudz mēs ieskatīsimies nākošajā reizē, jo nākošā tēma būs par grēkā krišanu, grēka sekām. Bet ļoti svarīgi cilvēkam apzināties, ka Dievs paralēli šī fiziskai pasaulē, kurā mēs esam, ir radījis garīgo pasauli. Un garīgā pasaule mums ir tikpat reāla kā šī fiziskā, ja ne vēl reālāka. Un tātad garīgajā pasaulē mēs arī vairāk ieskatīsim, tika radīti eņģeļi, ja? Tika radīts garīgas būtnes. Un mums ir ļoti stipri jāņem vērā šī garīgā pasaule. Šī garīgā neredzamā, šī garu pasaule. Un tā ir tikpat svarīga, cik fiziskā. Jo ļoti daudz cilvēku nesaprot. Viņi domā, ka tikai fiziski. Ja mēs ņemam to, ka mēs esam kā dārvinisti, ja, saka, radīti evolūcijas ceļā, tad mums nav garīgās pasaules. Bet ja mēs ņemam bībelisko, tad Dievs ir radījis arī garīgo pasauli. Un mums ir jāņem stipri vērā tas, ko Dievs ir radījis. Jo tās ļoti daudz, ko mūsu dzīvē nosaka. Un par to mēs runāsim nākošajā tēmā. Par grēkā krišanu. Jo tāpēc mēs esam te, kur mēs esam šodien, kritušā pasaulē, dēļ to, ka cilvēks neņēma vērā šo garīgo pasauli. Jo Dievs arī radījis savus likumus un principus, kuros viņš pats darbojas. Tas ir ļoti arī svarīgi saprast. Jo ļoti daudz varbūt saka, kāpēc tā nevar, kāpēc cerēsim par domās, kāpēc tā nevarēja, kāpēc vajadzēja tā būt, kāpēc tā notikās, vai ne? Kāpēc tādam visam bija jānotiekās? Tāpēc, ka, mīļie draugi, mums jāsaprot, ka Dievs ir tas, kurš darbojas un ir radījis likumus un principus, kuros viņš nevar pārkāpt viņus. Tāpēc, ka viņš pats tas ir. Tas būtu tikpat, kā viņš pārkāp pats sevi. Jo Bībele saka, ka Dievs ir nemainīgs un ka viņš nemelo, ka viņš nav kā cilvēks. Jo kādi ir cilvēki? Viņi kaut ko pasaka un neizdara. Viņi kaut ko izdomā un pārdomā, vai ne? Cilvēka daba ir mainīga. Viņi darbojas uz emocijām, uz sajūtām un tā tālāk. Viņi nav patstāvīgi, viņi melo, viņi izgudro kaut ko un tā tālāk. Viņi nav uzticami. Bet Dievs ir nemainīgs. Viņš ir tāds, kāds viņš ir. Un to, ko viņš saka, to viņš arī dara, Bībele saka. Un to, ko viņš ir izteicis, viņš apakaļ neņems. Viņš nenožēlo. Te ir rakstīts, ka Dievs nenožēlo neko, ko viņš ir darījis. Un tas nozīmē to, ka viņš nepaņems apakaļ savus vārdus. Tas nozīmē, ka viņš nedarīs un kaut ko to, ko viņš nav pateicis. Dievs nevar pārkāpt savus likumus. Viņš pats darbojas šajos likumos. Bet, diemžēl, to arī zina Sātans, jā, viņš arī to zināja, un līdz ar to viņš to izmantoja. Ka Dievs darbojas savos likumos, ka viņš nepārkāps to, ko viņš ir teicis. Un kas tad notika šī pēdējā dienā, 7. diena, 1. Mūzus 2, 1-3. Tad tika pabeigts debesis un zeme un visu tajā pulki. Tad viss bija pabeigts. Visu Dievs bija radījis, viņš to bija redzījis labu esam, viņš to bija radījis skaistu, viņš to bija radījis brīnišķīgu, ne tādu, kā mēs tagad redzam šo pasauli. Un Dievs pabeidza 7. dienā savu darbu, ko viņš bija darījis, un viņš atdusējās 7. dienā no visa sava darba, ko bija darījis.
Un Dievs svētīja 7. dienu un iesvētīja to, jo viņš tanī atdusējās no visa sava darba, ko radīdams bija darījis. Ko Dievs darīja 7. dienā? Atpūtās. Kas mums jādara 7. dienā? Jāatpūšās, ne? Bet Dievs šo dienu ir iesvētījis, un šī diena ir dota Dievam, Dieva godāšanai, Dieva slavēšanai, radītāja pielūgsmai un slavai. Un jebkurš cilvēks, kurš sev sauc par kristieti un ir cienīgs, ir jābūt draudzē, ir jābūt Dieva klātbūtnē, ir jākalpo Dievam, ir jāslavē, ir jāveltī šī diena Dievam. Jo tas ir sabats. Tā ir atpūta. Tā ir diena svētā Dieva. Jo ja tu nesvētīsi sabatu, tad tu nesvētīsi to, ko Dievs ir darījis. Jo Dievs atpūtās. Viņš svētīja šo dienu. Šī ir tā diena, kad mēs priecājamies, kad mēs pateicamies par to visu, ko Dievs ir darījis, ko viņš ir radījis. Un tas ir arī princips, kur mēs ievērojam. Jo ļoti svarīgi ievērot šo principu, atpūtas principu. Jo cilvēki tikai strādā, bet Dievs pat mums rāda to, ka mēs nevaram arī strādāt, ka mums ir arī jāatpūšās. Ka mums ir jāievēro šie principi, kā jūs teicat, Dievs ir radījis arī likumus un principus, kuros mēs eksistējam, kuros mēs esam. Un mēs nevaram pārkāpt, ja mēs pārkāpjam Dieva principus radītos, tad mums rodas dažādas problēmas. Es vakar klausījos vīrieti, kurš liecīja, tā kā liecīja viņš. Tā nav pirmā liecība, ko es dzirdu, ka cilvēks var izārstēt vēzi, ceru tās studijas vēzi. Bet es jums izstāstīšu konkrēti. Ar gavēšanu tātad, ar gavēju, ja? Un es runāju te pa īsiem, ka es runāju par reāli 21 gavēm bez ēdiem, bez nekā. Tātad, kas notikās ar šo vīrieti? Tas ir, redziet, ļoti svarīgi, arī tālāk mēs mācīsimies, ir saprast Dieva principus un lietot Dieva principus. Jo ļoti daudz cilvēku saka par to, ka man dzīvē nav tas, man dzīvē nav šīs, man nav tā, man nav tas, es nespēju tur ar Dievu vēl labāk. Bet ja tu neievēro Dieva principus, tad tu nevari gaidīt rezultātu. Ja? Un šis vīrietis, viņš teica, viņš stāstīja liecību par to, ka viņš laikam ir no Ukrainas, cik es sapratu. Un viņš saka, kas var notika ar tevi? Viņš saka, man 2003. gadā laikam viņam konstatēja 4. stadijas jau prostatas vēzis un aknu vēzis. Visi ķirdīgi. Viņš jau gāja pie ārstiem un tā tālāk. Sākumā viņam tur vispār kaut kādas muļķības lika darīt un tā tālāk. Un tad viņam aizgāja uz ķīmijterapiju, pirmo kursu viņš izgāja. Protams, viss tas ļoti ilgstoši, un tādu, kamēr to diagnostu uzstāda un tā tālāk, un viss jau tur slikti viņam, jau metastāzes, jau viņam jau viss jau tur sāpes, vēl ķīmija plusā, viņš teica vēl lielāks sāpes, jo mums liekas, ka ķīmijterapeitiskos labs, ne, tas nav nekas labs. Tas vispār nav nekas labs. Tā ir reāla organismu indēšana. Un viņš atteicās no visa, no šīs ķīmijas, viss, jo viņš nespēja panest tās sāpes, viņam rakstīja tās pretsāpes, tās medikaments, kur viņam vispār nepalīdzēja. Viņš bija nogājis tik tālu, ka viss viņš zināja. Ja viņš nemainīs kaut ko, viņš nedzīvos, tas ir viss viņam pēdējais. Viņš ir norakstīts. Un viņš stāsta, kāpēc? Kāpēc tas notikās? Nekas mūsu dzīvē nenotiek tāpat, draugi. Nekas. Pirmais viņš teica, mēs jau par to esam runājuši, kas izraisa vēzi? Kas izraisa vēzi šo? Nepiedoši. Viņš saka, es biju apvainojis savu sievu, es biju apvainojis savus meitas. Viņš visu laiku glabāja sevi sarūktināt, viņš bija apvainojies, viņš bija neapmierināts un tā tālāk. Pēc tam sākās karš Ukrainā, ne? Viņš saka, tas reāli cilvēkam izraisīja tādu stresu, ja? Iedomājies, ja tagad tālos, tas bija reāli stress, ja? Viņš teica, es nespēju to stresu apstākļus dzīvot un tā. Un tad viņam paziņoja to diagnozi, ka viņš ir saslims ar vēzi. 4. stadijas, viss slikti. Un ziniet, ko viņš izdarīja pirmais? Viņš pieņēma lēmumu, kad viņš iet prom no slimnīcas. Viņš to nepēc. Viņš jau zināja, ko viņš darīs. Viņš pieņēma lēmumu. Un pirmais, ko cilvēks izdarīja, bija aizgāja uz baznīcu. Un es nožēloju savus grēkus. Un es lūdzu Dievam piedošanu.
Tāpēc, ka es saku, Dievs radīs principus, viņš ir radījis šos likumus, kuros viņš darbojas. Pirmais viņš saka, es nožēloju savus grēkus. Un tad viņš aizbrauc uz kaut kādu pilnīgi remote place, ja, tur, kur neviena nav. Un viņš sāka gavēt. Viņš sāka sākumā ar 3 dienām, 4 dienas, 7 dienas un tā tālāk veselu gadu viņš gavēja par vairākām dienām, beigās par 21 dienu. Un viņš saka, tas nebija vienkārši. Viņš teica, tas nebija forši. Viņš saka, es nevarēju no gūtu piecēties tolēt aiziet. Es nevarēju nostāvēt, es ģību un tā tālāk. Bet viņš to izdarīja un viņš ir pilnībā dziedināts. Pilnībā dziedināts viņš ir. No 4. stadijas vēža ar metastāzēm. Gan aknās, gan prostata. Tāpēc nekas mūsu dzīvē nenotiek tāpatās. Mīļie draugi, nekas. Ja mēs neievērojam Dieva principus, ja mēs neievērojam to, ko Dievs mums saka, tad tāds ir mūsu rezultāts mūsu dzīvē. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, no kurienes tu esi cēlies. Un nevis tikai ārstēt vai tiekties vai risināt savas fiziskās problēmas. Ja? Jo fiziskais vispirms ir garīgais. Vispirms mums jāsaka, no kurienes tas viss ir nācis, kāpēc tas notiek. Un tad, kad mēs saprotam šos principus, tad, kad mēs saprotam šos garīgos principus un kad mēs viņus lietojam, tad mūsu dzīves ir pavisam izmainīts. Tad mūsu dzīves ir tāds, un mēs atgriežamies tajā, jo Dievs mums ir devis iespēju atgriezties tajā, kas mums tika pazaudēts un nozagts Ēdens dārzā šī radīšanā. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi to saprast. Ļoti svarīgi to saprast. Tā kā šī pirmā tēma ir noslēgusies, tātad radīšanas stāsts, kā viss ir radies, kā Dievs to ir radījis, bībeliski. Un ir ļoti svarīgi, ka tu pārdomā, ka tu pārlasi arī, tev ir bībeli, paņem mājās pārlasi, iedziļinies tajā, kas ir Dievs, kā viss ir radījies un kāpēc tu esi šeit, kāpēc, kāda tev ir autoritāte, kāda tev ir vara dot, ko Dievs tev ir devis. Un nākošā tēma būs vēl interesantāka, jo nākošo tēma būs par grēkā krišanu un par to, kādas sekas ir tam. Un sekas jau mēs varam redzēt šeit, vai ne? Mums jau tālu no jāmeklē. Bet noteikti pievienojieties arī nākošreiz. Iesim cauri šīm tēmām, mācīsimies saprast, kāda ir Dieva griba, kāds ir viņa prāts. Mācīsimies šos Dieva principus, lai mēs spētu dzīvot pilnvērtīgu un tādu dzīvi, kā Dievs mums ir devis. Jo katrs jau grib dzīvot tā, kā labi dzīvot, laimīgi dzīvot, priecīgi dzīvot, nevis tā, kā mēs dzīvojam citu, ja, tur atkarības un tā un lāsti. Mācīsimies. Ļoti svarīgi ir saprast, kāpēc tā man notiek, kāpēc man nenotiek tā, kas. Dievs grib, lai mēs esam gudri, jo zināšanas dara gudru. Bet Dievs dara vēl gudrāk, Dievs vēl dod vēl lielāku gudrību. Un tiešām es gribu arī aizlūgt par jums. Mēs dziedam dziesmu nākošo. Halleluja, mēs Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo bībeles skolu, par šo tēmu, par radību. Paldies Tev, Dievs, ka Tu visus radījis. Paldies Tev, ka Tu esi mūs radījis tik brīnišķīgus, un ka Tu galvenais visu darīs jaunu, un ka mums nebūs jādzīvo šajā pasaulē mūžīgi šādi, kādi viņi ir, bet ka mums būs iespēja atjaunotā pasaulē dzīvot. Tādu, kā Tu pirmā reize esi radījis, tiešām, kur nav ne ciešanas, ne sāpes, ne asars, nekas. Tiešām paldies Tev, Dievs, ka mēs spējam saprast, ka mēs šeit neesam tāpatās vieni, ka mēs šeit neesam nolikti, lai eksistētu, un lai mēs ēstu dzertu un rīt mirtu, ja? Nē, ka Tev ir plāns, ka Tev ir vīzija mūsu dzīvē, ka Tu gribi mums dot mūžīgo dzīvību caur savu Tēvu Jēzu Kristu. Paldies Tev, mīļais Debes Tēvs, ka Tu tiešām esi mūsu radītājs, mūsu Tēvs, pēc savas līdzības un savu Tēvu mūsu radījis. Kungs, lai mēs varētu būt Tavi pirmatņi, šie radījumi pirmatņi, kur atspoguļo Tev, Dievs, un pagodina Tev tiešām, Kungs. Paldies Tev, Dievs, ka ik viens spēc saprast
šo tēmu, kur ik viens var iedzināties šajā tēmā. Mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, kungs. Mēs lūdzam Tev un slavējam Tavu svēto vārdu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.